Apkārtējo cilvēku atbalsts katrai ģimenei, kurā ir bērni, ir ārkārtīgi svarīgi. Jo mums jāatceras, ka bieži vien atbalsts un palīdzība ir vajadzīga ne tikai pašam bērnam, bet bieži vien primāri pašam vecākam. Īpaši tie vecāki, kuriem ir pirmais bērniņš, sākot jau ar pavisam mazu šī bērna vecumu un bērnam pieaugot. Katrā vecuma posmā ir pavisam jauni un vecākam nezināmi izaicinājumi. Un nevienmēr vecāks zina, kā pareizi rīkoties. Un tāpēc apkārtējo iedrošinājums, atbalsts, padoms. Ar tiem padomiem, protams, nav vienmēr visgludi. Vislabākais padoms ir tad, ja viņu lūdz. Bet labāk lieku reizi dot kādu padomu nekā palikt vienaldzīgam un vienaldzīgi paiet garām vienai vai otrai situācijai. Bet, kas attiec uz pašiem bērniem, mūsu pieaugušo nozīme ir ārkārtīgi liela. Bieži vien mēs paši nenovērtējam to, cik svarīgi bērna dzīvē var būt mūsu rīcība vai bezdarbība. Piemēram, ir situācija, vecāks nav mājā, vecāks ir ilgāku laiku prombūtnē, vai bērnam vienkārši nav tuvas uz uzticību balstītas attiecības, bet viņam ir notikusi nelaime, grūtība, problēma. Viņš jūtas ļoti slikti. Un bērns mēģina uzticēties pieaugušam, varbūt vecmāmiņai, varbūt krustmātei vai krusttēvam, bet varbūt labam kaimiņam vai skolas darbiniekam. Un no tā, kā mēs atradīsim vai neatradīsim laiku uzklausīt bērnu, vai mēs noticēsim tam, ko viņš saka, un vai mēs rīkosimies. No tā bieži vien ir atkarīga ne tikai bērna veselība un dzīvība, bet mums vienmēr pieaugušiem ir jāatcerās, ka no komunikācijas, no uzticēšanās pieredzes pieaugušam ar bērnu, bērns mācās, viņš gūs savu pieredzi. Viņa var būt laba un viņa var būt ļoti skumja. Un kas ir bīstami, ja bērna pirmās pieredzes būs negatīvas, ir ļoti augsti riski, ka bērns nemeklēs palīdzību pie pieaugušā. Viņš var sākt meklēt šo palīdzību ielas vidē pie vienaudžiem, īpaši, ja mēs runājam jau par bērniem, kas ir tuvu pusauģa vecumam vai pusauģi. Ģimenēm ar bērniem atbalsta veidi gan valsts, gan pašvaldības ir daudz un dažādi. Atbalsts tātad pakalpojumu veidā visbiežāk tiek nodrošināti noteiktām bērna vai ģimenes vajadzībām. Viena lieta, ja ģimenei ir radušās materiāla rakstura grūtības, ir nepieciešams atbalsts psihoemocionāls. Tad pirmā institūcija noteikti, kur es ieteiktu vērsties, ir pašvaldības sociālais dienests. Jebkurā gadījumā sociālais dienests ir tā institūcija atbalstošā, palīdzošā, kuru var saņemt padomu arī par cita veida pakalpojumu, tai skaitā, ko nodrošina valsts un arī nevalstiskās organizācijas, kas plašu spektru atbalsta pakalpojumus nodrošina. Pats galvenais – meklēt palīdzību un nekad nepalikt vienam. Jo vienmēr ir jāatcerās, jo ātrāk mēs risināsim problēmu, jo ātrāk un veiksmīgāk parasti viņa atrisinās. Es gribu vērst uzmanību ne tikai vecākiem, bet arī paplašinātai ģimenei, līdzcilvēkiem, kaimiņiem, kā ir pieejams bērnu uzticības tālrunis, diennakts bezmaksas, kuras numurs ir 116 111, kur bez maksas var zvanīt, ja ir nērti zvanīt, var izmantot čata pakalpojumu un čatā uzdot savu jautājumu un saņemt palīdzību. Ir arī vispārējais krīzes tālrunis, kur numurs ir 116 123, kur arī var zvanīt un saņemt palīdzību. Un ir patiešām šobrīd palīdzības un atbalsta pasākumi un pakalpojumi ir gana daudz. Un vecākam nav jāorientējās tajā pakalpojumu mežā. Priekš tam esam mēs profesionāļi un gatavi vienmēr iesaistīties un atbalstīt un palīdzēt. Var tikai piezvanīt vai uzrakstīt savu jautājumu un atbildi sekos nešaubīgi.